Jā, bet tāds neliels ieteikums. Braucot uz festivālu, tomēr labāk iepriekš apskatīties plānu, kur kas notiek šajā sētā. Izpētīt provizorisko programmu, jo viņi var nomainīties arī jebkurā mirklī. Un braukt laicīgi uz festivālu. Tātad mums atklāšana ir 10. augustā 10. Jūs varat droši jau vai stundiņu iepriekš atbraukt, izstaigāt šo te sētu plašumu, lai jūs tā mierīgi pārvaldat šo te situāciju. It kā liekas, ka visam ir jābūt redzamam, bet tad, kad pēkšņi kaut ko vajag, tad apmulst. Jo mums būs 9 runātavas. 9 runātavas, kur Dāre, to jau mēs vienā no video rādījām, Klēts priekša, arī to visi parasti zina, jo tā ir tā galvenā vieta, kur sākās un beidzās šis te pasākums. Tad ir radošā darītava, turpatās pie pirtiņas, kurā notiek viss, kur mēs kaut ko daram ar rokām. Tad šogad būs ļoti jauka viena jauna runātava, kas būs retrīts.lv īpašā runātava, kurā būs ļaudis sadarbībā ar šo te portālu. Tad būs arī, protams, mūsu draugi Spīgana. Spīgana ar savu runātavu, kurā būs žurnāla Spīgana autori sastopami. Tad būs arī baltā runātava un bisiedačka, kurā notiks, mums ir daudz draugi no Lietuvas un citām valstīm, kas runā krieviski. Līdz ar to būs viena runātava, kurā notiks arī lekcijas krievu valodā. Un būs arī kustību zvaigzne, kurā notiks viss, kā jau nosaukums saka, ja, tad kustību. Tur būs gan elpošana, gan ciguns, gan stihiju dējas. Un tagad visu no galvas neatceros. Un tāpatās arī vēl ir runātava, pirts runātava, kurā notiek viss, kas ir saistīts ar ķermeniskajām praksēm. Gan ar pirti, gan veselības, masāžas, veselību un masāžām. Jā, bet tāds šī gada, tas, kas ir savādāk kā citus gadus, tad mums būs viena runātava, kur sestdiena tiek atvēlēta vīriem un vīru tēmām, tātad vīru spēka runātava. Visas dienas garumā būs tēmas tieši vīriešiem, un otra svētdiena tad būs sievu spēka runātava, kurā tātad visas šīs tēmas būs par sieviešu tēmām. Un kā jau vairākos video es stāstu, tad noslēgumā tad mēs savienosim skaistā miedarbībā, tādā kāzu valsī šo sievišķo vīrišķo spēku. Jo es domāju, ka tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, kad šo vīrišķo, sievišķo savienot katrā personīgi iekšpusē, un tad arī vispārējais pats par sevi pievelkās.